izdomā, kad urbt dīzi karburatorā ar urbmašīnu. Un tas ir pilnīgākās muļķības un pēc pēdējais, ko var cilvēks izdomāt. Tad viņš uzklikšķina e-pajā, kur var nopirkt Vemsu, izdomā, kādu viņš grib, un viņš nopērk. Īstenībā tas sākās viss ar Vemsu. Tas ir vadības bloks motoram. Motors pat nebija, mums vispār vēl nekā nebija. Mēs pat nebijām skaidrībā, ko mēs būvēsim. Nopirkām Vemsu. Tāds, kas dar gandrīz visam. Karburators nav. Jā, tikai aiz spītības par to, ka karburators, tas ir 60. gadi, vai pat droši vien, nezinu, kad izgudroja mašīnu, jo mašīna gāja karburatoru laikam pirmā, jā? Ja bija kāds inžektors? Tad mums sākās vispārējais. Meklējām sprauslas ražīgākas, jo gribējām atstāt no vecā bagija motoru. Vajadzēja ražīgākas sprauslas, bet atradām visu motoru ražīgu. Mums izrādījās arī turbo motors, izrādījās, ka vēl nav noklapējis vēl. Tad mēs domājām, ka liksim tomēr turbo. Varbūt nav tāpat labākā izvēle, bet turbo būs, pieredze būs. Redzēs, tālāk skatīsim. Tā viņš tad arī tika iepirkt ātrumkasti no Audi Quattro, tāda, kā jūs redzējāt, pacēlāja. Tas viss tika ar lielu izdomu un nelielu piepūli saliktas kopā. Mums motors ir Mazdas, daļas kārbi ir Mazdas, šī daļa ir Audi Quattro. Diemžēl ir palikuši tikai 4 ātrumi, nebrauksim ļoti ātri, brauksim vienkārši ātri. Šis ir vispār paši būvēts, paši projektēts ar mūsu instruktoru Konstantīnu Turkina palīdzības. Viss tiek zīmēts, rēķināts. Tiek no džipa, no L200 Mitsubishi. Ir iekšā zobķēde, vai kā viņi saucās, ielikt. Arī šeit starpjās apakšā vesels tāds par tām pašām izmaksām. Starpās diferenciāls maksā kaut kādu, nezinu. Daudz? 100? Man viņš maksāja viskiju pudeli. Ir labi cilvēki, arī starp citu gonščiki, jā, ir interesanti pavēroties visādos fórumos, kā mazos zolos, ja vajag kaut kādas no smagās tehnikas, kaut ko tādu, kas kaut ko iztur, tad var mazos zolos skatīt. Un tad tas viss tika sametināts. Īstenībā pie šī arī pagāja gandrīz pat gads, man liekas. Gan vidējs jau tika lasīts visam projektam, bet lai šo te uztaisīt arī, kamēr to zīmējām, kamēr izgriezām, kamēr šo tur. Tāds paņem šādi visu. Ceru, ka turēs. Vajadzētu turēt. Cēlis briesmīgs. Vajadzētu iet. Brauksim, redzēsim. Jā, tiek uzlikts bremžu disku uz kārbis, lai piekarēt būtu vieglāk staigāt. Svars uz ratiem. Tas esot ļoti nozīmīgi, kā mums inženieri man stāstīja. Viss daudzās pašās lietas slēpjas piekarē. Nevienmēr vajag to jaudīgāko motoru. Esam novērojuši. Sevišķi amatieri braukās. Prātīgi braucēji un normāli plus minus teikti. Jā, tālāk. Kas tika sadarīts tālāk? Šitos ir radiatoriņš? Šis būs intercoolers, standarti. Satasēt turbīnas pūsto karsto gaisu. Tas kaut kur šeit pieminēts, un nezinām kā, vai tur kaut kā nāk pieminēts. Intercoolers, domāju par maziņu ventilatoru, bet tas viss tā. Sākumā ir ideja palaist, lai viņš rūc, iet un braukt, pabraukāties aizbraukt uz ciemu. Tādā garā. Jāsvar kaut kāds pāris burvīgs vārds, un kuriem es tā nesaprotu pateikt par šādiem te izstrādājumiem. Tas ir Chevrolet Corvettes spoles būtībā, tādas tiek izmantotas arī Oskāros. Un sanāca laikam dabūt no mūsu arī inženieri, konstruktori. Pārīts tika aizlienēts, dabūts un tiks likts virsū šim te Mazdas motoram. Protams, jā, jo tas ir labāks, stipri labāks par standartu. Ja ne pat labākais, kas tirgu ir pieejams no standarta detaļām. Pastāst īsti, es arī nesaprotu, ko vislabāks no tā parastās spoles. Parastās spoles. Turbo motoriem ir tāda lieta, ka viņiem ir spiediens ieplūst traktā. Tas nozīmē, ka spiediens ir arī lielāks cilindrā pie kompresijas pakāpes beigām. Un, attiecīgi, pie lielākas spiediena dzirkstelē ir grūtāk pārlekt. Un, lai novērstu šo problēmu, tiek uzstādīts ļoti spēcīgs indukcijas spoles, kas nozīmē, ka varēs griezt lielos apgriezienos, celt lielu spiedienu un iegūt labu jaudu. Būtībā, jā. Kā tu to visu zini? Google. Beidz špikot, viņš lasa visu laiku. Google, jā. Jo izskatās, Pašmāja darbības.
Vēl tāds lēnā garā tiek visas detaļas elektroniskās piekalibrētas, tāpēc šis motors diezgan aplasīts dotajā mirklī. Visi drosels potenciometri tiek piekalibrēti, tad mēs te mūsu garāžā tas ir liels izaicinājums tie kompjuteri. Mēs esam nenormāli ar viņiem saslimušās. Pēc pieredzes ar karburatoriem kā būs, laiks rādīs. Izskatās cerīgi. Vienmēr jau vēl var pieregulēt. Jā, to vienmēr var pieregulēt. Šim motoram paliek standarta pūtējiņš mazais. Pagaidām neieguldam liels naudas, neaizraujamies, jo līdz nezinām, kā viņš visu kopā ies. Kaut kāds cik atmosfēras viņš mums uzplūtīs, varbūt, ja pierunās. Kaut kādu viens ar kaut ko. Tik daudz? Labi, viņš saka, ka tā varbūt arī būs. Tiek likts radiators. Budžets spiež, jāliek kaut kāds ne tāds, kā gribētos, bet ir tāds, kāds ir. Starp citu, jau izgājuši jau skolu, jau ir bijis vecajā bagijā, jo tas mums aizgāja bez motoru un radiatoru. Mēģinām tur iestelēt, viņš tur arī principā būs aizmugurē. Ja kā tas ļoti uztrauc, starp citu būs ļoti daudz jautājumu, kāpēc aizmugurē ūdens tecējs ir starp citu, esmu dabūjis arī uz kaklu. Tas bija ar old school pilnīgākā vecā bagija, kad man višķi kazlīja, bet šeit būs apkārt. Es viņu sāku poguns mūri, šahtas priekš gaisa un viss tiek norobežots arī pēc noteikumiem, kādi šķidrumi. Veselībai bīstam netiek virsū pie kaut kādiem negadījumiem. Kā tā, viss tiek locīts. Kamēr zīmēja un aiz tā, kad nav ko darīt un baigi gribās kaut ko izdarīt, uztaisīts trubu lokāmais pašu, locam trubas. Taisām ļoti starp citu ļoti ērti, kad nav sākumā domājām kaut kur pie cilvēkiem profesionāļiem to izdarīt, bet mūsu projekts tā valkās karumā un ir tā, ka mums ir asējums 2 trubiņām, mēs ar viņām aiziem paši izlocam, nav mums jābrauc, jāmeklē. Beigās tas visu atsaucās uz to pašu. Paši nevajag par budžetu. Arī mums mēdz būt budžeta deficīts. Mēs esam nonākuši līdz priekšā, uztaisījuši šeit priekšu. Apmēram galvenās trubas, kāds mums būs no dažas diagonāls. Tā viņš visu arī lēnām to pagaidām viss ir saķerts uz punktiem. Kā jau kārtīgiem, es pēc profesijas esmu galdnieks, kā jau kārtīgiem galdniekiem viss notiek uz koka, viss tiek stutēts uz kokiem, koka leņķīšiem, koka palīgi visādiem instrumentiem. Tā kā tā. Jā, šeit ir tāda interesanta lieta, kā uztaps priekšējais kulaks. Kā var nosaukt? Stupids. Tas arī ir pilnīgi, var teikt, pašu taisīts. Konstantīns mums zīmēja, kā lūdzu? Riteņu turētājs. Tur ir, tas viss ir zīmēts, rēķināts un taisam. Tas viss notiek šādos te konduktoros. Parādīt, kurā viņu visu sastiprina un smuki sametina. Ar kā galdniekam ir koka pamatnīte, protams. Tur liekās iekšā. Simetrija, jā, sagatavs ieliekam iekšā. Pamatā ir Audi stupids, Audi gultnes plus piemetināti. Detaļas attiecīgajās vietās. Lai panāktu simetriju, tad ir jāuzbūvē attiecīgi. Tas viss arī kā ir naudas ieguldīšana, bet ļoti patīkam, ļoti var novērtēt to, ka vienkārši patīkam strādāt. Tu saliec, zini, ka viss ir kārtībā, viss ir precīzi. Tā pašā laikā liekas jāiegulda nauda, bet rezultāts ir visam savādāks. Ja taisītu bez, tad droši vien visu laiku man jādomā par to, ka, droši vien šķīvi sanāca. Jā, starp citu, interesējoties arī Krievu fórumus, lasot un visu kaut ko, Krieviem liela problēma ir stūrs mehānisms. Es viņiem saku, bet jums taču pašiem ir tāda mašīna kā invalīdu vājas. Nezinu, viņi tur visu kaut ko citu taisa darās, bet, mēs kaut kā pavilkāmies uz šitādiem klamiem. Draņķis jau baigais, ja tā ņem, bet, Kā vienkāršāk un lētāk. Jā, labs un lēts. Mums ir ļoti lēts. Protams, saremontēsim buksas jaunas, viss jaunas, plus mēs tiks novērst visādi brīvkustības. Cerams, ka mums priekš mūsu ātrumu tas viss darbosies un pietiks. Gājiens labs, apmierinoši, tagad tā kā viss būs ok. Jā, priekšā Audi Quattro redaktors, tieši no tās pašas kārbas, lai visi apgriezieni sakrist. Šis te konkrētais tāds atrodas šim automobīlam aizmugurē līdzīgs. Jā, principā viss šie nezinu. Tas būtībā ir Audi Quattro, tikai viss ir otrādā. Jā. Priekšā. Visam vajadzētu it kā darboties skatām zem beņķa, kā visi baidās. Bet viņš tik ievietots aizsargāts ar tās tīpām. Pēc noteikumiem te.
Vai tu kas ļauns ar mums notiks? You really flipped your wig, babe. I can't believe you off the streets that way.